Čau, čau! Esam pie Brīvības 324. Mēs esam iegādājušies šeit dzīvoklīti. Iesim apsīties, ko mēs esam nopirkuši. Tad tā, esam iekšā dzīvoklī. Pirmā telpa, kas mums ir plašs koridors, kas ir principā nestandarts. Un ir ļoti daudz vietas dažādām mēbelēm, skapiem, apavas skapiem un tādām lietām. Iesim tālāk uz dzīvokļa lielāko telpu, kas ir dzīvojamā istaba. Dzīvojamā istaba ir aptuveni 20 kvadrātmetrus liela, kas ir, manuprāt, ļoti labs izmērs. Mums ir liels loks, ir skats uz iekšpagaumu. Īstenībā šim dzīvoklim klāt nāk pārkinga vieta. To mēs jums parādīsim arī vēlāk. Kā mēs redzam, griesti mums ir no 90. Bet, principā, noņemot šos te griestus nost, mums ir pusapaļie griesti, un mēs varam uztaisīt ļoti skaistus griestus, un būs ļoti plaša telpa. Un iesim tālāk uz maziņo istabiņu, kas ir kā guļama istaba. Lūk, ir guļama istaba. Man liekas, ka ļoti labs izmērs, jo, ko mēs darām guļama istabā, guļam mums vajag tikai gultu un skatu principā. Un kā jūs šeit redzat, šeit ir pilnais griestu augstums, un tādu pašu mēs varam iegūt arī dzīvojamā istabā. Tātad esam virtuvē. Virtuve ir laba izmēra, bet šeit viss ir jāmaina, tā kā jauniem īpašniekiem pašiem jāizlem, ko kāda. Tad pēdējās divas telpas atlikušas mums ir vannas istaba, jeb dušas telpa un arī liela tualete. Ko tu iegūsti, iegādāties šo dzīvokli? Ļoti laba atrašanās vieta teikā, ēkas fasāde ir renovēta, kā arī dzīvoklim pienākās pārkings aiz slēgtiem vārtiem. Ja tu vēlies iegādāties, zvani uz šo numuru.